Cilvēka daba grib sev attaisnot. Kad man patīk kaut kāds cilvēks, tur ir kaut kāds kaimiņš, vai es nezinu, vai viņš ir laipns pret mani, un es tur atsaucos, vai un kāpēc gan nē, viņš taču ir labs cilvēks. Mēs satikāmies, kad mums bija 33 gadi, un līdz tam mēs bijām jau daudzas lietas mēģinājuši šeit šaut garām. Es tur neesmu pietiekami skaists, pietiekami gudrs, un es neaprecēšos. Un kad tu sāc jau sev nosodīt par to, kas tu neesi, un kāpēc tu neesi vēl apprecējies, un vēl bieži citi tev saka, tu tur pārāk liels saraksts. Vai arī vēl trakāk, ka tu vēl viņu apmācītu. Es ceru, ka tas tā nav. Es uzskatu, ka tas ir traki, ka sievietei būtu jāapmāca. Sveiki! Mēs, Danuta un Laura, atkal jaunā epizodē mid sarunā par kā sagatavoties laulībai. Jā, kā? Kā? Kā lai sagatavojies? Tāds ir plāns šodien apskatīties šo jautājumu. Beigās redzēsim, par ko tas iznāks, sanāks, vai tur būs vairāk liecības vai kādi pieturpunkti, bet aicinam ieklausīties un tā teikt, pašas padalīsimies arī ar kādu personīgo pieredzi. Danuta, lai gan ir precējusies. Es esmu. Bet viņai arī bija periods, kad bija jāgatavojās laulībai. Jā, es šobrīd tieši gatavojos laulībai, tā kā cik laiks vēl rādīs, cik ilgi ir jāgaida vai kā. Bet, jā, un manuprāt, tāda sagatavošanās laulībai, es nezinu, ir ļoti daudz arī šie principi, jeb stāsti, manuprāt, ļoti daudz var atrast, jo īpaši cilvēks, ja kāds meklē, viņš var daudz klausīties un dzirdēt par to, kā sagatavoties, ir arī kaut kādi Esteras grāmata. Esteras grāmata. Mēs pagājušajā runājām 12 mēneši vajadzīgi, lai sagatavotos. Jā, bet tā ir īsākā droši vien. Tā ir īsākā versija. Bet attiecīgi ir arī tādi principi, pamati, kas ir dzirdēti, ka jāuzstājas ir sāraksti, vai tu piekrīti tam? Jā, es arī taisīju sarakstu. Tu arī taisīji sarakstu, un cik atbilstam? Tā tad. Es nonācu līdz tādam secinājumam. Saraksts ir jātaisa. Tāpat kā Bībele saka, kad gatavojies cīņai, sagatavo zirgu, bet reāli cīņa nāk no tā kunga. Un tāpat ir ar mūsu sarakstiem, ka mēs mēdzam tā kā fokusēt reizēm uz kaut kādām fiziskām lietām, jo mūsu šodienas fokus mums būtu kaut kādā ziņā mums būtu grūti droši vien arī iztelties, kas būtu garīgie principi ir skatīties uz garīgām lietām un tālāk. Un Dievs nevienmēr mums iedos gatavu materiālu, to, ko mēs gribam pēc saraksta. Jo mūsu saraksts, viņš var būt patiess, bet viņš var būt tā kā tendēts uz nākotni. Tā kā tas notiks, iespējams, ka tas cilvēks, ko Dievs tev atsūta, viņš ir tavā sarakstā, bet viņš ir vēl procesā. Ok. Vairāk es uz sarakstu skatos tādu, ka tu aptuveni noliec kādas lietas, ko tu tā kā vēlētos. Protams, ka tu dod vietu arī Dievam vai ne to tā kā uzlabot, jo arī... Viņš pats uzlabot. Mans vīrs ir mācītājs, un viņš arī vienmēr ir ieteicis rakstīt sarakstus, un arī cilvēki raksta, jo tas vairāk palīdz tev, tas parāda to, ka tu gatavojies, ka tu esi jau nonācis līdz tam, ka tu vēlies to. Un tev pašam ir jāiegūst kaut kādā ziņā miers, lai tu saprastu, ko tu vēlies. Jo arī tā kā Jēzus, viņš atnāca pie šī te aklā un viņš jautā, ko tu vēlies. Un starp citu, es pēdējā laikā ļoti bieži saskaros to, ka īstenībā mūsu problēma ir tā, ka mēs nezinām, ko mēs vēlamies. Bet tas nenozīmē, ka Dievs mums visu iedos gatavu vienā dienā. Jo tas ir arī līdzīgi tāpat, kā mēs atgriežamies, mēs iegūstam pestīšanu, bet mēs neesam gluži gatavs produkts tajā pestīšanas dienā. Kad ir kaut kāda lieta, ko Dievs vienmēr... es nevaidīšos teikt, viņš vienmēr atstāja mūsu ziņā esošas lietas, ko mēs varam mainīt. Un tāpat ir ar vīru, kad man jāatzīst, ka gatavi vīrieši ideāli mums nav. Tāpēc, ka mums vienmēr ir tomēr lielāks gaidības. Un mums ir, balstoties uz mūsu pieredzi, uz mūsu neveiksmēm, uz mūsu veiksmēm, mēs esam uzformējuši, uzzīmējuši tādu super ideālu cilvēku. Un īstenībā ideāli cilvēki nav, tāpat kā nav ideāli cilvēki, kas atgriežas no grēkiem. Un mēs visi esam gājuši cauri procesam, vai tas ir vecuma dēļ, tas ir pieredzes dēļ, tas ir zināšana dēļ, tas neviens cilvēks nevar būt tik ideāls, kādu tu vēlies viņu šodien. Un es arī piekrītu tam, kad mēs
bieži vien nezinām, ko vēlamies, tāpēc labāk uzrakstīja savā brīdī, ko tu vēlies. To vajag darīt. Un tad ir tev dzīves pieredze, domas, sastapšanās ar kādiem cilvēkiem. Tu jau redz, šitā ir īstenībā laba tāda īpašība, ko tu varbūt redz, un pēc tam tu to vari pamainīt. Bet, manuprāt, arī Dievam ir svarīgi tā kā zināt, mums pašiem zināt, un ka mēs lūdzam Dievam, vai ne, mēs gribam to. Bet es negribētu šodien baigi runāt par sarakstiem un tādu, vairāk par to, ka, labi, teiksim tā, ka es drīzāk uzskatu, jā, man lūdza, lai es uzrakstu sarakstu, un es esmu to darījusi, bet es tam tik lielu, tā teikt, skatījumu, lai uzmanību nepievēršu, jo, manuprāt, ir svarīgāk sagatavot sevi, jo tādā ziņā, ka tu uzraksti sarakstu, kāds ir cilvēks, bet vai tu domā, kāds tu esi, jo, laulība attiecības jau nav tikai par to, ka tam cilvēkam ir jāatbilst pēc taviem kritērijiem. Un ja tu uzraksti pēc kritērijiem... Bet tad tu vari redzēt to, kur ir tava problēma. Jo, redz, mēs izvēlamies, pieņemsim, kad es izvēlos sportisku vīru sev. Jā. Es īstenībā runāju reizēm caur savu traumu vai caur savām sāpēm. Pareizi? Jā. Ka man ir bijuši neveiksmīgs tur kaut kāds gadījums, kad ir bijis kaut kāds puisis, kurš ir pārcenties kaut kādās darbībās, un es nevēlos šo. Tad es gribu tā kā sevi norobežot no savām sāpēm, lai man netraumē. Un bieži vien šie te mūsu saraksti, viņi atklāja mums īstenībā, kur ir mūsu trauma no vienas puses. Sarakstu vajag izveidot, jo viņš ir tā kā... viņš palīdz arī mums pašiem sevi ieraudzīt. Jo tu tā, neuzrakstot sarakstu, nevar redzēt īstenībā, ko tavs sirds vēlās. Un tad, kad tu to uzraksti, tu redzi, ja tu tā analītiski paskaties, tas viss miesai, tas viss ārēji, tas viss atkal ārēji, tas arī ārējais izskats, tas finansiāls, tur kaut kāds labklājība, Kad mēs reizēm tā kā nepareizi iefokusējam, bet ja mēs neesam to definējuši, mēs nevaram to ieraudzīt. Tāpēc no vienas puses, es piekrītu, ka varbūt nevajag fokusēt uz sarakstu, bet noskanēt sevi arī nav slikti. Viennozīmīgi. Es vairāk to skatos, ka, protams, viens ir tas, pēc kādas īpašības es uzrakstīju, bet arī par to, vai es esmu, piemēram, ja ir šī īpašība kādu, ko tu esi uzrakstījis, kad, piemēram, viņam ir jābūt, kaut cik aktīvam, komunikablam, vai es pati esmu atkal tāds cilvēks. Pareizi. Un, ka tev ir jākļūst arī par izmainītu, vai tādu atbilst kaut kādam lēnprātīgam, vai ne, ka nevis tu prasi no otra cilvēka, bet arī caur to sarakstu atkal pats kļūst kaut kādā, tā teikt, šajās lietās. Un viens, ko es gribētu piebilst, atkal, ka veiksmīgai laulībai noteikti nepietiks ar tādu ieķeršanās, jeb sirsniņu periodu, rozā brīļa periodu, kad jeb ieķeršanos, tad ir svarīgi arī tomēr strādāt pie savu raksturu, strādāt un izprast, kas vispār ir attiecības vai ne, kas ir patiesa mīlestība, un nevienmēr tās ir sajūtas, bet atkal tāda izvēle kopt attiecības. Un noteikti, ka sagatavošanās laulības periodam ir tāda, ka tu izkopi savu identitāti, ka tu saproti, kas tu pats esi, un tad no tā laika tu atkal... Klausies midi ierakstu. Klausoties midi identitāte. Jo šis ir par tādu patu, ko es esmu sapratusi, ka šis ir laiks, kā sākās arī šis projekts, kad šis viennozīmīgi ir tāds solis, kur Dievs grib, lai arī es izkopu savu identitāti. Tāpēc... izkopjot savu identitāti, arī saproti, kāds ir vairāk tavs mērķis, aicinājums, un tad jau šī otra puse ir, manuprāt, līdzīgāk tev, nevis pilnīgi pretēji, vai ne? Ir tāds teiciens, ka pirms laulībām piesaist pretējas lietas otrā cilvēkā, tā kā īstenībā kompensēt to trūkumu. Un pēc laulībām pārsvarā cilvēki grib, lai būtu līdzīgi, jo tad tev mazāk tas kompromats. Atkal, jo tu esi kā saticis, un tad tu gribi iet tajā mierā. Bet, tās lietas, kuras tu pirms tam, īstenībā cilvēki pievelk to, kas viņam trūkst, vai kaut kā tā. Tieši, ko vajag. Tas, kas tev pietrūkst, jo tur rodās tāds balans kaut kādā ziņā, jo īstenībā divu galēji cilvēki, viņiem vajag tā kā abiem. Ir tāda, mēdz sanāk, kad ir viens tāds ļoti skops cilvēks, vai ļoti Excel cienītājs, un viņš satiek otru, kurš vispār ir ļoti bez programmām, bez kaut kādām aizdomām. Viņš vienkārši tur tuk. Tas nozīmē, ka abiem diviem ir jāiet uz vidu. Jā. Kad, tā kā tu nevari visu izrēķināt, un tu atkal nevar neko nerēķināt. Kad tas balans ir pa vidu, un tāpēc šeit ir tas moments, kas tavā sarakstā,
ka tur būs tas, kad viņš vēl nav gatavs. Tāpēc, ka mēs vienmēr domājam, ka mēs esam gatavi, mēs esam ideāli, un īpaši tas notiek pirms, vai ne? Es nezinu. Man neviens nekaitina. Es esmu ļoti daudz bībeli lasījis. Es pavadu laiku lūkšanā, un es esmu gatavs attiecībām. Es esmu gatavs dot pareizi. Tad, kad es to pamanīju, kad meitenes saka, ka jā, es gaidu attiecības, es esmu gatavs dot. Tas nozīmē, ka cilvēks ir sasniedz kaut kādu savu veidu komfortu, ka viņam ir ok ar sevi. Viņš vairs sevi nekaitina, viņš ir sasniedz tur savu stilu, savu ēšanas ritmu, savu celšanās ritmu, un tā kā es esmu gatavs dot. Un tad atnāk šīs attiecības un tāds. Tad tev ir jāsāk dot. Jā, un tas nemaz nav vienmēr tik vienkārši. Jā, laikam šito es arī no Zalotski dzirdēju, ka viņš teica, ka viņam šķiet, ka viņš ir laikam diezgan ideāls. Jā, un tad, kad diezgan tā kā maksimāli, vai ne? Jā, kad atnāca sieva, tad atkal daudz saprat, ka vēl ir ko mācīties. Cik neideāls es esmu, kad es nokļūstu attiecībās. Jā, bet jautājums ir tāds, kā tu jau šobrīd esot laulībā, vai tu piekrīti tam, ka cilvēki, tā teikt, ir nevis satiekās divas pusītes un kļūst par vienu veselu, bet kā tu skaties to, es gribu pieskarties tam punktam, vai tev šķiet, ka cilvēks jau ir vesels, nevis divas pusītes aiziet kopā un kļūst par veselu. Kā uz to tu skaties un ko tev tas tā kā nozīmē? Mēs neesam nepilnvērtīgi, kad mēs neesam satikuši otru cilvēku. Mēs tik un tā sasniedzam savā iekšējā cilvēkā, savā dvēseles cilvēkā, savā garīgā cilvēkā. Mēs sasniedzam kaut kādu pilnību. Vienkārši cilvēks otrs mums tiek dots, lai mēs mūsu spējas augt un pielāgoties un slīpēt savas lietas vienkārši sasniedz augstāko virsotni. Tāpēc, kad viens cilvēks, viņš neredz savus kļūdas. Man mājās, kad es dzīvoju viena, nekas nekaitina. Saprot, es mīlu visus cilvēkus. Es iekāpu tramvajā un es viņus mīlu. Bet tikko kā pie manis pārceļās dzīvot kaut kāda tante no tramvaja, es viņu nemīlu, saprot? Tie ir tukši vārdi. Tad, kad mēs dzīvojam ar sevi, mēs nevienu nemīlam. Mēs sevi esam iemācījušies it kā pieņemt tādu, kādu mēs esam. Bet tikko mēs ienākam sabiedrībā un attiecības laulība ir lielākais uzdevums cilvēku dzīvē, viņš ir vienkārši, es pat nezinu, kā to pareizi nosaukt. Tā ir lielākā platforma, kur cilvēks mainās. Kur augt. Jā, tāpēc, kad viņš mums atspoguļo pilnīgi visu. Viss, kas man kaitina otrā cilvēkā, patiesībā ir manī. Viss, ko es tā kā, viss izlīdīs ārā, visas manas negatīvās lietas. Gan mans noskaņojums, gan to, ka es esmu tur skops, vai es esmu nenopietns, vai es esmu pārāk nopietns, vai es vispār nelasu bībeli, un otrs cilvēks ieraudzīs, ka es nelūdzu, un pēc tam, kad es kaut ko sludinu, tad to redzēs, un man vienmēr būs kauns, jo tas ir mans tuvākais cilvēks. Un atgriežoties pie tavu jautājumu, ko es domāju par kļūst vai ir, vai satiekās, mīlestība ir izvēle. Un pēc būtības mēs tīri teorētiski, mēs to nevaram pārbaudīt, tāpēc to saku tīri teorētiski, mēs varētu iemīlēt jebkuru cilvēku. Tāpēc atgriežoties vēl atpakaļ pie šī saraksta jautājuma, kad principā pēc būtības mēs varētu mīlēt jebkuru cilvēku, arī bez saraksta un vienalga ir kāda saraksta. Ja mēs viņu pieņemam, viņu tāds, kāds viņš ir. Vienalga kādā stadijā viņš ir izaudzis vai viņš ir cik. Bet ir viens liels bet. Kad es esmu novērojis, tā ir man personīgais tāds novērojums, ka cilvēki satiekās parasti tādi, kādi ir, viņi ir garīgajā līmenī, vienādā līmenī. Un tad tur atšķirās tas ārējais, jo tāpēc, kad liekas it kā smuks puisis, un viņš tāds foršs un tā, un man liekas, ka es arī esmu tur tāds smuk un tam līdzīgi, bet ka mūsu abu garīgais līmenis ir vienāds plus mīnus. Kad cilvēks, kuram ir potenciāls būt, piemēram, par mācītāju vai pravietu vai apustulu, es neesmu pārliecināta, ka viņš satiks cilvēku, kur vispār neinteresē Bībeli. Tas nenotiks, tāpēc, ka mūsu automātiskās intereses, mums ir kaut kur jābūt šim tai saskaršanās punktam. Un es, kaut kā... Problēma droši vien, ja vispār tur nekas nepārklājas, ir tas, ka mēs esam bijuši pavirši un ka kāds no cilvēkiem ir izlēmis neaugt, piemēram. Vai viņš ir apstājies kaut kādā nepiedošanā un viņš apstājas augt. Un tad sanāk, kad aiziet greizi šī schēma, bet principā es novēroju, ka visi pāri, kas ir veidojušies,
viņi reizēm no ārpus izstāsta ļoti. Mums ir bijuši tāds, pazīstami cilvēki, kur apricās no malas skaties, kas viņas vispār vieno. Un kad mēs pastamies uz garīgo līmeni, ka viņi abi divi, piemēram, ir garīgi mazuļi. Viņiem vienkārši... Saskantējā, jā. Jo viņi nezina vienkārši. Viņi bija emociju vadīti, abi. Tāpēc, ka viņi bija garīgi mazuļi, kuri neapzinās, piemēram, emociju nozīmi. Viņi satiekās tajā. Okay. Nu, es arī uz šo jautājumu gribētu drīzāk tā skatos, kad mēs principā cilvēki, ka esam pilnīgi. Jau nav tā, kad man obligāti ir jāsatiek otrs cilvēks, lai būtu pilnīgs šajā dzīvē. Dievs jau man ir radījis ar apsolījumiem un veidos, bet, protams, ir atkal tas, kad viennozīmīgi, ka tu, pateicoties savam vīram, var vairāk iet savā augšanā, iet savā aicinājumā, bet tā, ka mums obligāti nav, tā teikt, es nevaru līdz galam izdarīt kādas lietas, tikai tāpēc, ka man nav otrs cilvēks blakus. Es agrāk skatījos, ja man būs otrs cilvēks blakus, tad es būšu mīlēta, vai ne, ja man būs bērns, tad man būs tas un tas. Nu, tā un reizēm tas ir atkal kādas nesāpinātas lietas, kas tev nav dziedināts, un tagad arī, ja tu izvēlies ar tām tik galā, tad tu vari jau veiksmīgi tik galā ar kādas pagātnes situācijām, jeb arī lietām, kas tev nāk, tā teikt, pretī, tu vari būt par biznesa cilvēku arī bez otru pusītes, vai ne? Un tik daudz kalpošanās iesaistīties tā tālāk, kad tu jau esi tiešām svaidīts, tā teikt, jau Dieva bērns, vai ne, ka tu arī īstenot savas šīs lietas, ko Dievs jau ir paredzējis, bet, protams, ar kā Dieva vārdā mēs skatāmies, ka viņš, protams, arī dod otru cilvēku, piemēram, vīrietim sievieti, lai būtu kā palīgs un tā tālāk. Zinot Dievu vārdu, mēs ieejam tādā vēl lielākā potenciālā, lai atkal darbotos šeit uz ikdienā, tā teikt. Un ko es gribētu noteikti teikt no savu skatu punkta, kad, ko es esmu pamanījis, kad arī tie meitenes, laikam man vairāk ir meitenes manā ikdienā sievietes, vai ne, kas skatās, ka viņiem nav kāds pāri un ko, kad noteikti nesalīdzināties šajā gaidīšanas periodā, kad tev šķiet, ka tu tikai ātrāk gribi būt attiecībās, jo tad tev atkal būs tas un tas, vai ne? Bet atkal es zinu, kad ir tie, kas ir attiecībās, skatās uz tiem, kuriem šobrīd nav attiecības, un viņi sāk, ja tu zināt, cik tev daudz laiks ir, vai ne? Tu šobrīd var nodoties savam garīgai izaugsmē un tā. Tāpēc noteikti nav vajadzības salīdzināties vai sasteigt to, un kad uzskatīt, ka tev ir no dzīves kaut kas atrauc, ja tu vēl neesi attiecībās iekšā. Un, protams, gaidīt nevienmēr ir viegli, vai ne? Nevienmēr ir, tā teikt, būt tajā ticībā un pacietībā un visu laiku būt tā mierīgi, vai tur vispār nedomāt par to. Ir jau cilvēki, kas saka, tad, kad tu nedomās par to, tad tas arī atnāks. Piedodiet, atvainojiet, cilvēki, kas gaida, nevar par to nedomāt. Protams, ir tādas arī, ka tu tās, mierīgi uz to skaties, jā, ka tu tur neej tiešām pārspīlēt, tagad visiem rakstu un uzbāzies, un ka tikai tu būtu ātrāk. Ir dažādas situācijas, kā uz to skatīties, bet jā, viena no tām, ja mēs varam iziet atkal tādiem punktiem, ko es no savu skatu punktu, kā notiek šī sagatavošanās, es noteikti piekritīšu, kad attiecīgi ir laiks, noteikti, ko es arī minēju par to, kad iepazīt sevi, un iepazīt atkal un augt Dievā, kad šis ir noteikti laikam tāds vairāk laiks, vai ne, kad mēs varam pavadīt laiku ar Dievu, atkal būt viņa vārdā, jo ja tu iepazīsti sevi arī, labi, es padalīšos drīzāk ar savu tādu liecību, kad es agrāk, kad es vēl nestaigāju patiesi ar Dievu, es biju vairākās attiecībās, vai ne, un tas, ka tu esi attiecībās, nenozīmē, ka tu esi laimīgs. Un man bija vienas, otras attiecības, un attiecīgi tu saproti, kaut kas nav. Tu it kā gaidi kaut ko no tiem cilvēkiem, tu domā kaut kur sarunas, kaut kā tā.
Un beigās, nav, un beidzās viens attiecības, beidzās otrs attiecības, un tad tu domā, varbūt jāpamēģina šito labiņo puisi, vai tur kāds, kas tev tā, un beigās tu tāpat saproti, ka tas arī nav tas, un tad, kad es jau nācu pie Dieva, es viņam vienkārši saku, kas notiek, it kā, ka tu esi attiecībās, bet tās tāpat neveidojās ar tādu harmoniju, tā teikt, vai ne? Protams, tas bija vēl, kad es biju jauna, un tur labi, katram vecumam ir savi arī īpatnības un tā. Hormonu līmenī. Bet pati galvenā lieta, kas bija, kad es saprotu, kad Dievs man runāja, ka tu nemīli sevi, un ja tu nemīli sevi, tad otrs cilvēks nemaz nevar zināt, kā tev mīlēt. Jo tu esi nepārliecināts, tu šaubies, un tu atstāji tādu ietekmi atkal otram cilvēkam, kad tu bez mazliet taisi hausu viņa galvā, un ko tad tu īsti gribi. Nē, jo tāpēc, ka viņš sanāks atvainojas. Tas tā kā ievainots, jā. Ir tāds teiciens, ka ievainots suns, ka viņš vienmēr rei, ka tu pieskaries. Jā. Un tas ir tā, kad otrs cilvēks nevar mierināt, ja viņš visu laiku tavu brūci aiztiek. Saprot, un kad ir visu laiku tā reakcija, viņa būs tāda, tā kā neadekvāta kaut kādā ziņā, viņa būs nepareiza. Tāpēc, kad tu nevari man iedot, kamēr es esmu sāpināts. Jā. Un man ir jādziedinās, un jābūt izārstētam, lai es veselīgi varētu kaut vai tavus pieskārienus, domāju, gan tiešām pārnestā nozīmē, tur jau ir gan sarunas, gan viss, kad es nevaru, ja es guļu slims, es nevaru adekvāti būt attiecībās un sniegt tev kaut ko. Jā, tā noteikti tas viens no punktiem, ko es gribēju pieskarties arī, kad dziedināšana ir vajadzīga. Tik galā ar pagātnes situācijām un rētām, kur attiecīgi ir bijuši bērnības traumas. Un es kaut kādu tādu tekstu dzirdēju, kaut kur klausoties video par to, ka bieži vien šīs garīgās sāpes mums notiek līdz 12 gadu vecumam, kas ietekmē mūsu dzīvi atkal tālāk. Es nezinu, cik tas ir patiesi, tāpēc bet vispār par tādām bērnības traumām un attiecībām, kas tev ir bijis jaunībā, tas noteikti atstāja iespaidu atkal uz mūsu ikdienu un tāpat tās. Ja mēs neesam dziedināti, tad ir tādas, pēc tam tas var atstāt iespaidu arī laulībā, vai ne? Kas ir, piemēram, ja dzīvē ir piedzīvot varmācība vai noraidījums, vai ne, kāda atstumtība, un kad ar tām lietām ir atkal jātiek galā. Un vispār par attiecīgi par sevis, tā teikt, iepazīšanu. Mēs noteikti to varam jau redzēt attiecībās ar cilvēkiem, kā mēs izturāmies pret citiem, kas mums kaitina kaut ko citu. Tāpēc svarīgi ir iepazīt sevi, iepazīt kādas lietas, kas triggerē, un jau šobrīd skatīties, kāpēc man uzvalk kaut kādas lietas, vai ne? Kāpēc ir tāds? Jautā, kāpēc Nē, bet... Jā, varbūt kaut kādās tajās lietās par sevis iepazīšanu arī ir svarīgi, ka tu saproti, kas tev patīk, kas tev interesē darīt. Un jo vairāk tu iepazīsti sev, jo tu labāk, manuprāt, spēs savu prezentēt otram cilvēkam, ne? Jo tev jau ir intereses un kur tu kalpo un kādas ir tas. Tu lietas kopā, šīs divas lietas. Es domāju, ka ir garīgās lietas, mēs tā neredzam. Ir tāda kā versija par to priekšējo cilvēku. Viņš vairāk vai mazāk ir tas garīgais cilvēks, iekšā, kas ir. Un tas ir tas, ko tu saki par bērnību. Jā. Un ja viņš var apstāties kaut kādā brīdī attīstīties, un viņš paliek, ja ar viņu nestrādā, ja nepalīdz viņam tā kā iet tālāk. Piemēram, man personīgi ir bijis tāds gadījums, ka 8 gados notika kaut kas, kur es tā kā aizvainojos. Un šis te jautājums man šodien atsauc manas rīcības. Tā kā, ja es neatgriežos un netiek galā ar to, kas notika ar to bērnu, kas esmu es pats, tad es varu teikt, ka man šodien ir 8 gadi iekšējam cilvēkam. Un viss tas, kas iznāk no manis, es varu iemācīties runāt pareizi, es varu iemācīties ģērbties pareizi, un to mēs varam reizēm neatpazīt. Tāpēc ir ārējais cilvēks, mūsu fiziskais, viņš ir ļoti mānīgs, jo mēs varam būt apmācāmi. To var iemācīties un trenēties. To var apgūt procesā. Un ja mēs esam gudri un saprātīgi, mēs nedarīsim lietas, kas tā kā, ir galīgi crazy. Bet ir kaut kādas situācijas, ko mēs nevaram nokontrolēt. Un šis te 8-gadnieks, viņš
mūsu kaut kādas tādas muļķīgas lietas, viņas iznāk ārā. Tad, kad mēs ieskatāmies dziļāk. Tāpēc, ņemot vērā visu šo cik ļoti attīstās mūsu iekšējais cilvēks, viņš garīgi aug, un tā ir mana doma par to, ka mēs esam tik veci, cik ir mūsu iekšējais cilvēks. Ja mēs garīgi neaugam, tad mēs paliekam tomēr maziņi. Jo mūsu tad uzvedība ir bērnišķīga, mēs nevaram uzņemties atbildību. Kāpēc? Tāpēc, ka bērni nekad neuzņemās atbildību. Pusauģi neuzņemās atbildību. Un tad mēs kā cilvēki esam izaugam lieli, pieauguši, bet mēs esam neusticami. Un vienkārši it kā vienkārši lieta, mēs reizēm nevaram atrast darbu, mums nekas neinteresē, mēs visu pametam. Mēs uzvedamies kā tas cilvēks, kas ir mūsu iekšienē. Un tās lietas mēs nevaram reizēm nokontrolēt. Mēs varam arī izskatīties 50 gadnieki, bet iekšēji mēs varam būt reāli tiešām pusauģi. Tas jau vēl būtu kaut kādā ziņā vēl bišķi labāk nekā bērni. Jo bērni ir, piemēram, es esmu tagad novērojis, varbūt tas galīgi nav pa tēmu, bet mums ir šis te jautājums, kur ir vīrieši. Un tad, kad mēs ejam Instagramā, tad mēs redzam, ka vīrieši filmē ļoti daudz tādus jokus, viņi spēlē savas sievas, viņi tur laiž gāzes un ķipa un viss ļoti smieklīgi. Manā skatījumā, ka vīrieši ir liela daļa, vismaz pēc Instagram tās lainas, ja mēs varam redzēt, ka vīrieši ir palikuši bērnu statusā. Ka viņiem tas liekas smieklīgi tur palaist publiski gāzi un nofilmēt to. Bet tas nav smieklīgi. Tas ir bērns. Bērni tā dara mājās 5-gadnieks, viņai tagad ir top tēma, vai ne? Kā smieklīgi kaut ko izdarīt tur aiz durvīm, aizsirst viņu durvīm, vai ne? Kad tas ir stāsts par mūsu iekšējo cilvēku, ko tu nevari nokontrolēt. Un tad, kad mums ir šī brīvība visā, un mēs varam filmēt, ko mēs gribam, tad man ir žēl skatīties, kad ir cilvēki, kas, vīrietis, piemēram, viņš spēlē kā sievu savu, viņš izspēlē jociņus un filmē, un tas ir viss, ar ko viņš nodarbojas. Un mēs nevaram atrast reāli, kas interesē vīriešiem, tāpēc, kad arī sievietēm ir tādi paši joki, vai ne? Bet, ka vīrieši kaut kādā ziņā ir kaut kādas paudzes, ir kaut kāds, tas ir, protams, kulturāls, tas ir ģeogrāfiski lokāls, kur ir kaut kādas īpašas pazīmes, kur varbūt ir kaut kāds kara sekas, vienalga kaut kas, tas varbūt krīze valstī, kad cilvēki ir palikuši, vai arī šīs vientuļās mammas audzinājuši bērns, un tad bērns ir palicis tajā vecumā. Viņš ir palicis maziņš, kad viņš pazaudēja, piemēram, tēvu. Šīs lietas atstāja ļoti lielu psiholoģisku mums tā kā traumu. Jā, varbūt kaut kādā ziņā mēs pārspīlēt liekam uzsvaru uz traumām, bet, es teiktu tā, ka mums ir vajadzīga šī dziedināšana mūsu iekšējā, un pēc pazīmēm mēs varam redzēt, ka reizē mēs esam neadekvāti savās uzvedībā, ka mēs nevaram, veiksmīgi atrast darbu, mēs nevaram veiksmīgi uzsākt biznesu, mēs nevaram veiksmīgi tur, dzīvot vienā dzīves vietā kaut pietiekami ilgstošu laiku, ka tās visas pazīmes liecina par to, ka esmu nestabils, ka tas īstenībā man neinteresē, un kāpēc man neinteresē, jo es esmu bērns, un bērnam ļoti ātri apnīk lietas, ļoti ātri, viņš paspēlējās un salauž pēc dienas un izmet, un viņam neinteresē, cik tas maksā, jo viņš pats par to nav maksājis. Bet es atļaušos pieminēt, es atradu no Bībeles par to, ko tu pirms tam teici. Ir tāda raksturvieta par to, ka, pilnīgs, nepilnīgs vai kā mēs arī to nosaukt, 1. Korintiešiem 7, ir šis no 32. līdz 34. pantam, tur ir teikts, ka, bet es gribu, ka jūs būtu bez zūdīšanās, neprecētais rūpējis par tā kunga lietām, kā patikt tam kungam. 33. pants, bet precētais rūpējas par pasaules lietām, kā patikt sievai, viņa sirds ir dalīta. Un tad ir tas, ko tu saki par to, kad pirms kāzām mums ir šis laiks. Šī raksturvieta par to saka, kad redz, ka 34. tāpat neprecētā un jaunava rūpējas par tā kunga lietām, lai būtu svēta miesā un garā, bet precēta rūpējas par pasaules lietām, lai patiktu vīram. Un te ir tas šķirklis, kurš šis iestarpinājums, kurš Bībeles raksts parāda par to, ka tad, kad mums ir vīrs, mūsu prioritāte bieži vien viņai vajadzētu būt vīram. Protams, mēs visur varam iet galējībās, mēs varam uztaisīt šo piramīdu slaveno, ka tur ir, dievs, vai, ir tāds 3 stūra forma veids šīs idejas, kad, viena versija ir tāda, ka dievs ir centrā visam, ko mēs darām.
Un bija viena brīdi mācība, kas mācīja, ka tur ir vīrs, tur ģimene, darbs un dievs un kalpošana. Nu, kad ir mums kaut kāda tā kā izveidojas tāda piramīda, kārtību, hierarhija. Un tad, kad cilvēkam pajautā, ko nozīmē pirmajā vietā dievs, tad it kā man būtu vīrs jāignorē, vai ne? Jā. Vai arī, ja man, piemēram, vīrs saslims, tad es varu nekalpot, jo kalpošana man ir 5. vietā, jo man bērni ir 2. vietā. Un tad ir tikai tāda samulsums par to, kā tad ir tā kārtība. Tāpēc es uzskatu, ka pareizākā schēma ir, ka Dievs ir mums centrā, un ka mēs nedrīkstam ne pirms attiecībām. Bībele saka, visu uz Dievu, jo tev nav šis otrs cilvēks. Bet ir kaut kāds balanss tajā visā, kad ir šis centrālais, ka Dievs ir gan ģimenē, Dievs ir attiecībās, Dievs ir kalpošanā, Dievs ir tur manos vecākos, Dievs ir biznesā, ka es eju ar Dievu visur. Un tāpēc nav tas. Bet tad, kad tev būs vīrs, tad tu nedrīkst viņu tā kā izslēgt ārā. Tu nevari uztaisīt to piramīdu, kad mans vīrs šodien neēdīs, jo esmu šodien kalpošanā. Vai, visu var sarunāt, jā. Tā notiek jūs ģimenē, jā? Viss var sarunāt. Mēs cenšamies, ka mēs neejam pa piramīdām, mēs neejam, ka mums ir kaut kāds ģimenē veidojas pašiem savu prioritāti. Tas ir atkarīgs no mūsu garīgā cilvēka, no mūsu garīgā stāvokļa, no mūsu garīgās apetītes, no mūsu garīgām slāpēm. Ja mūsu ģimenē fokus ir uz draudzi un uz gara lietām, ka Dievs mums ir svarīgs, tad ģimene, viņi varbūt kaut kur tur pakārtosies. Tad tas ir svarīgi, kas ir veidojies arī jūsu ģimenē, vai ne, kā prioritāte kalpot šajām garīgajām lietām, vai ne, būt ar Dievu, un ka tas jums ir pakārtots arī ģimenē. Un tāpēc šis akcents, ko es laikam gribu vērst par to, ka jūs jau esat individuāli, katrs arī pirms tam, vai ne, veltījuši, pirms jūs satikāties šai garīgajai izaugsmai, un kad zinu, ka jūs satikāties arī tā teikt kursos, vai ne, kad ir svarīgi saprast, kas ir tavs mērķis, tava vīzija, vai ne, un atkal tavs dzīves skatījums, un tajā laikā, kad jūs satiekaties, jums jau ir vieglāk saprast, vai jūs esat tā kā viens otram, vai ne, vai Dievs saved jūs kopā, vai jums ir katram savas intereses atkal, kur viens skatās uz garīgo, otrs uz pasaulīgo, un tāpēc tādas lietas. Kur viņi satiekās? Tie ceļi ir kaut kur Bībelē minēts, kad sievas ceļš pie vīra ir neizprotams. Citu, jaunavas ceļš pie vīra ir. Tā ir 4. vai kur? Jā, tā ir viena no manām. Man patīk šī rakstura, ka to pie neizskaidrojamām lietām. Tas ir fakts. Un tāpēc, bet tāda lieta, ka svarīgi saprast, uz ko tu esi, tā teikt, uz ko tu balsties, kas ir tava ticības, kāds ir tavs dzīves skatījums, jo, ja cilvēks nav centrēts, tad viņš tiek mētāts, tad tur viens, tad tur otrs, es pielāgojos šim attiecībām, man ne tam tur svarīgs tas, bet ja tu pats neapzinies, kas tu esi, kāda ir tā identitāte, kas tev patīk, kāda ir tava mērķi. Tad tev būtu vieglāk droši vien, tas ir tas filtrs. Tas ir filtrs, kur uzreiz atsiejas to, kas tev nedara. Jo mēs varam reizēm, ka mums nav filtrs definēts, mums iet viss cauri, vai ne? Viss. Ja mums nav šis tā kā sietiņš. Jā. Tad viss iet vienkārši plūsmot. Da jebkurš var neticīgs, var būt mans draugs. Tad ticīgs, neticīgs. Jā, ka tas nav svarīgi, ka Dievs skatās uz sirdi. Mēs reizēm attaisnojam visādi sevi. Bet jā, šeit es arī varu skatīties to, tad, kad es vēl... teiksim, tā nebija patiesa ar Dievu, es zināju par Dievu, bet es nestaigāju šos ceļus ar viņu, tad arī ir tā, ka tu lielākoties izdari izvēli no tām sajūtām. Tu gribi būt attiecībās, tu nezini, kas tu esi, vai ne, kas tev, un tāpēc tu vienkārši... Tas ir tavs. Kas tev, varbūt negluži tā, bet, principā, ja tev simpātizē, vai ne, cilvēks, tad attiecīgi tu izdari tikai pēc šī filtra, ka tev simpatizē, bet atkal šīs pārējais skatījums nav, un tad tu saproti pēc laika, jums nav nemaz mērķi kopē vai vienādi ko tāds, jo tu iepazīsti to cilvēku, un jums nav uz kā vairs balstīties, jo ir bijušas tikai šīs emocijas, simpātijas, un pēc tam atkal tas beidzās, un tad tu it kā kādu brīdi tu vari pielāgoties tam, bet atkal pēc tam tu saproti, ka diezgan grūti ir saturēt šīs attiecības. Kā tu teici, tas ir periods?
rozā brīļa periods, kad beidzās. Man, redzi, es īstenībā atcerējos tagad vienu arī pāri, kurš apprecējās, un viņi 2 gadus laulībā, un viņi jau domā tā kā, ka tā bija kļūda. Vienkārši, ko es gribu teikt, kad mēs varam reizēm definēt kaut kādas lietas, ka, piemēram, likt uzstādījumus tajā pašā sarakstā, ka cilvēks ir draudzē, piemēram. Jo, nezinu, kāpēc, bet cilvēka daba grib sev attaisnot. Kad man patīk kaut kāds cilvēks, tur ir kaut kāds kaimiņš, vai es nezinu, vai viņš ir laipns pret mani, un es tur atsaucos, vai, un kāpēc gan nē, viņš taču ir labs cilvēks. Bet, ja viņš neiet draudzē, to jau mēs varam nolikt mazāk, vai ne? Galvenais, ka simpatīgs. Es saku, ka mēs attaisnojam reizēm, bet ja mēs esam gudri, un kā tu arī saka par to, ka ja mēs pazīstam sevi, kad mēs zinām, ka mana daba, viss, kas es esmu, kad es zinu, kad es no rīta pieceļos, es lasu, es meklēju, es pēc darba uz lūkšanām, piemēram, ka man tas ir ļoti svarīgi. Un kad es jūtu, ka tās dienas, kad es neesmu bijis lūkšanā, piemēram, ka es zinu, ka tas ir galīgs izgāziens. Un kad es, piemēram, manas emocijas pārņem varu, kad es varu definēt, kad man ir vajadzīgs cilvēks, kurš arī iet uz draudzi. Un ja mēs noliekam kaut vai šo pirmo punktu, vai ne? Tas jau ir, protams, kad vienmēr tas ir tikai sākums. Jo draudz apmeklē visādi cilvēki, arī neticīgi. Bet vismaz tas pirmais, jo es zinu, kad ir pāri, kas satikušies un tajā kategorijā, kur mēs nezinām, kā viņi nokļūt tur, ka tomēr mēs kaut kā pat šo pirmo soli reizēm nenodefinējam. Mēs paši pēc tam, kur ir problēma pēc tam, mēs paši dabūjam ciest. Jo tad mums ir raksturvieta par to, ka visas lietas taisnēm nāk par labu, ja? Romieši, man liekas, 8:28, kad visas lietas nāk par labu, bet, ir viens bet, tev būs vienkārši vairāk pašam jāieguldās, un tev būs par to jāmaksā vairāk. Ar emocijām, ar zaudējumiem, ar asarām. Tu iespējams sasniegs to, un Dievs tev dod šo te, viņš dod tev mierinājumu, viņš dod, bet tev varbūt pašam vairāk jāpad laiks lūkšanā. Iespējams visu laiku. Labi. Tas ir nekanoniskais raksts. Jā, bet kā jums vispār bija, jo tu vari nedaudz padalīties par to sagatavošanās posmu, kā jums arī, nezinu, vai tu savu vīru pusvari, bet kā tev bija tas periods? Patiesībā mēs abi divi bijām kaut kādā ziņā fokusēti uz Dieva lietām, uz garīgu attīstību, uz garīgu augšanu, un īstenībā es varēju redzēt to, ka Dievs man sagatavoja, viņš man deva tā kā iespēju būt tuvu saviem mācītājiem un mācīties daudzas lietas. Tāpēc cilvēks, kurus es tagad redzu, kur arī pavadu daudz laika ar mācītājiem, kad es domāju, ka nav daudz tādu cilvēku. Līdz ar to es redzu, ka tas nepaliks neatbildēts nekad. Un es nezinu, vai to var vispār tā teikt, ka Dievs tā kā uztic vairāk, sagatavo vairāk vai gatavo kaut kam vairāk, bet tava sirds pozīcija parāda to, ka tu saņemsi vairāk. Jā, jo, mēs bijām abi divi tādi līdzīgi, kad mēs atgriezāmies, mēs jau virzījāmies un gājām uz priekšu, bet te vien arī viens kaut kādā ziņā tāds interesants un smieklīgs moments, kad tad, kad mans vīrs atgriezās, mēs abi esam no neticīgas ceļa gājēji bijām pirms tam, un mēs satikāmies, kad mums bija 33 gadi, un līdz tam mēs bijām jau daudzas lietas mēģinājuši šaut garām. Mēs bijām ļoti daudz šaudījušies garām. Mēs netrāpījām mērķī, var teikt tā. Grēka definīcija ir netrāpīt mērķī. Mēs bijām ļoti daudz netrāpījuši mērķī. Bet tad, kad mans vīrs atgriezās, tad viņš bija arī saņēmis vārdu par to, kāpēc tu domā, ka tava sieva šodien ir atgriezusies. Jo viņš uzreiz lūdzu, kad viņam lai viņa sieva. Un īstenībā tā arī bija, kad viņš kaut kādus vairākus gadus, 3 vai cik, iedomājies, ja mēs tā padomājam, ka iespējams tavs vīrs šodien vēl nav atgriezies. Tas vienkārši grauj, vai ne? Tad viņam ir jābūt pēc tam ļoti mērķiecīgi augošam Dievā, lai viņš tevi tā kā panāktu. Jā. Vai arī vēl trakāk, ka tu vēl viņu apmācītu. Es ceru, ka tas tā nav. Es uzskatu, ka tas ir traki, ka sievietei būtu jāapmāca. Bet ir tādi pāri un ir mācītāji tādi, kuriem sievas bija pirmās un viņas tā kā bija ieguldījums tajā. Es zinu, ir tādas lietas bet
Bet es atgriezos pēc dažiem gadiem pēc mana vīra tikai, ja mēs uzliekam uz laika pēc tam to visu. Un es domāju, ka man bija šī tieksme, jo es vienkārši sapratu par to, ka, kāda jēga dzīvot, ja tev, tad ir Dievs vai nav. Ja viņš ir, tad ir vērts censties. Un ja viņš nav, tad es turpinu tā kā biju. Un tur, kur tad es nonācu ar to savu, kā es gribu. Nekur tālu. Baigi tālu nesanāca. Sačakarēju pāris lietas savā dzīvē, ko tagad ir ko nožēlot vai ne. Bez mazliet tu nonāc līdz tam, ka tev sev jau jāsāk piedot daudzas lietas. Viņas tā kā lielākas paliek ar vien vairāk. Un mēs bijām kaut kādā ziņā fokusēti uz kaut kādu konkrētu mērķi, ja mēs abi divi bijām. Mēs redzējām pēc fakta, ka mūsu lietas ved uz misiju un tādām lietām, ka draudze mums ir ļoti tuvu abiem diviem. Dievs kaut kā mūs salika, mēs satikāmies misijas kursos. Redzi, tas ir tas filtrs, ko es saucu. Kad tu jau arī pat, ja tu gribētu, vai negribētu, tu nonāc tur, kur tu vienkārši, ir tāds tā kā algoritms par to, ka šodien tu esi tur, ko tu darīji vakar. Tu vienkārši esi tur un neticīgs satiekās vidē, kur neticīgie, ticīgais tur, kur ticīgais. Un tāpēc, ja ir neticīgs ar ticīgo, tad tas ir jautājums, kā tas gadījās. Ka kāds izgājis kompromisu no vienas puses. Un tad tas beigās arī sanāca kopējs kompromiss visa dzīve. Mēs satikāmies un tas bija pirmais tas, ka mēs redzējām, ka mēs abi tiecamies, mums ir līdzīgi mērķi, mēs izrunājam kaut kādas lietas arī pirmajā tikšanās, tur gan arī reizē. Un tas viss saplusojās. Jau nospraudāt pirmajā tikšanās reizē, ja jums ir laulība, tad jūs skatāties to virzienu. Tajā vecumā tu jau skaties reāli, kad man patīk šī doma par to, ka es reizēm redzu arī kaut kādas joks par to, vai diskusijas, vai komentārus par to, kad tu sāc attiecības, kad tu skaties ar vienu mērķi. Vai viņš var būt mans vīrs, vai viņa var būt mana sieva. Ka mēs tā kā nespēlējamies, mēs 3 gadus nedraudzējamies, tur mēs pētām viens otru, mēs iepazīstam viens otru. Mēs bijām tādā vecumā, un es uzskatu, ka tas jau jādara ir tad, kad tu jau, ja tev ir 18, tu gribi attiecības, ka tu jau skaties ar fokusu, vai šis cilvēks, ko es darītu, ja es ar viņu dzīvotu visu dzīvi. Ka mums nav tādu pārbaudas laiku. Kāds pārbaudas laiks? Tavs pārbaudas laiks ir jautāt uzreiz Dievam, vai viņš ir priekš manis. Vai ir vai nav. Dod man zīmes, dod man atbildes, dod man rakstvietas, runā uz mani, atver man sirdi. Un mums bija tā, kad mēs nedēļu dzīvojam kursos, mācījāmies, un mans vīrs, kā tur bija daži personas, kas tur dzīvoja viņa vienā istabiņā, tad viņi teica, ka viņš tur visu nakti lūdzies bija, un tas bija tāds smieklīgs. Un atnāca atbildi un atnāca no kaut kādām redzējumiem, sapņiem, no Dieva vārda, kaut kādas lietas. Es vienmēr saku, ka prasiet Dievam rakstu vietu, jo tad, kad uznāks pirmā krīze, lai tev ir skāstā. Jā, ka Dievs tev tā teica. Tad tu nostājies visu. Bet ja mēs saplusojam ar to, ka tā ir mūsu izvēle, tas vienkārši dod mums papildus bonus, jo tad mēs padodamies uz visu. Vienīgā lieta, kas ir nemainīga, ir Dieva vārds. Sapņi un viss fantazija, tas... Kur tu vari balstīties uz savām fantāzijām? Jā, balsties uz realitāti. Viens punkts, ko es gribu piebilst par to, ko es izdarīju un ko izdarīja mans tajā laikā, viņš vēl nebija mans vīrs, ka mēs abi aizgājām pie saviem mācītājiem. Un es teikšu, ka mācītāji, viņiem ir svaidījums, vecāku svaidījums. Mēs zinām, ko mūsu mammas un tēti, viņi vienmēr saka, šis draugs tev nenāk par labu. Vai arī šis ir labs, lai tu draudzētos. Viņi redz tā kā vairāk. Mēs redzam emocijas, mēs redzam tur kaut kādas čubi-rubi, mēs redzam kaut kādas sīkumiņas, mums ir tur kaut kādas kopīgas sarunas, mums ir čats, mums ir emocijas. Viņiem nav šīs emocijas, viņi redz pēc fakta. Labs vai slikts. Un mēs abi aizgājām pa mācītājiem, un gan no manas puses, gan no viņa puses bija abiem diviem pozitīvs, tā kā... Šeit es gribētu arī piebilst, ka svarīgi ir tajā gaidīšanas posmā, ka tev ir tāds garīgs vecāks līderis, kas spēj tev dot tādu loģisku padomu, un kad īstenībā es skatos varbūt no tādas sieviešu atkal puses, ka tomēr ir vajadzīgs, ka tu esi paklausīga vai ka tu pieņem to līdera padomu un kad arī tādā ziņā, kad tu saki, kad mācītājiem ir tas vecāk atkal svaidījums, kad svarīgi skatīties
atkal no tā, ka tu spēj pieņemt reāli, ja viņš saka, kaut kas nav ritīgi, tad tu pārdomā, nevis tu uzpūties un nenotiek pēc mana. Jā, bet ka tev ir svarīgi, ka tev ir arī, piemēram, mācītājs kā tavs garīgais līderis, jo man šķiet pēc Dieva vārdas atkal skatos, ja nu tomēr tu mācītājiem neusticies, tad man šķiet, ka kaut kas tomēr nav ritīgi atkal tavā, kā tu vari doties uz draudzu un nebūt atkal šajā... Nepieņemt viņu kā savu garīgo vadītāju. Jā, un kā tu sagaidi, ka tu būsi attiecībās, pēkšņi tad tu uzskatīsi savu vīrieti par tādu garīgo līderi, vai ne, tā vajadzētu būt, kad vīrietis tomēr ir tas garīgais priesteris vai namā, un ka tev tomēr ir jāveido tā izpratne, jādziedinās, jāskatās, kas bijis atkal pagātnē, vai tu vienkārši neusticies vīriešiem, vai ir tev bijis tēva problēmas, vai atkal tā pie visa šī pieskarties, izanalizēt un atkal veidot tādu tiešām sekmīgu, tādu veselīgu skatījumu atkal uz līderiem, uz mācītāju, uz tēviem, vai ne, un ko es jau, man liekas, esmu minējusi arī, kad, ko man deva padomu viena no māsām, kas būs arī mūsu sieviešu konferencē, ka viņi saka, ka ieiet tajā izpratnē, ka cienīt vīrieti, jebkuru vecumu vīrieti, jo vīriešiem ir svarīgi cieņu, mācies jau to pirms tu esi attiecībās un ieej laulībā, tā kā šis arī ir viens no labiem punktiem, pie kā pieskarties. Un laikam es gribētu arī piebilst par tādu lietu, kad, protams, mēs šeit varam tikai skatīties no sievišķās puses. Es nezinu, kā tavs vīrs vai ir kaut ko minējis par to, kad ir bijis kaut kādi maldi, kas nāk brīdī, kad tu gaidi, vai ne? Jūs arī 33 gados satikāties līdz tam posmam. Protams, ja mēs neesam atgriezušies, tad tas varbūt ir bišķiņ cits skatījums, bet atkal tās māsas vai brāļi, kas ir ticīgi un gaida savu otru pusīt, nāk dažādi nosodījumi, ārpēc man jau ir tur 30 plus, vai ne? Un kad, es tur neesmu pietiekami skaists, pietiekami gudrs, un es neaprecēšos. Un kad tu sāc jau sev nosodīt par to, kas tu neesi, un kāpēc tu neesi vēl aprecējies, un vēl bieži citi tev saka, tu tur pārāk liels saraksts, un vēl kaut kas, nezinu, kas tev tik tur ir. Bet es gribētu, laikam, uz to tā skatīties, ir cilvēki, kuri tev nepatīk, kas nav tev priekš tev simpātiski vai pietiekami gudri, un viņi ir apprecējušies. Tad kāpēc, lai tu neapprecētos? Un kā tu uz to atkal skaties? Es nezinu, vai jums bija tāds periods, kad tu sev kritizēji vai ko, vai tev bija tā, tu atgriezies, un tas tev nebija pirmā prioritāte apprecēties, tu vairāk meklēji Dievu. Nē, bija periods. Tātad es gaidīju 5 gadus. Mans vīrs gaidīja 8 gadus. Jā, skaidrs. Un tāpēc es atceros, ka tas bija kaut kādā brīdī ļoti tāds smags. Sākumā varbūt nē, jo tāpēc, kad sākumā tu vēl neko nezini, tu vadies, tu meklē, tu vairāk mācies. Tiešām garīgajā. Tu gribi aptvert visu, tu gribi visu izeksperimentēt, visādas trakas liecības par to, kur iet, ko darīt, kam ko teikt uz ielas, iet klāt cilvēkiem un tam līdzīgi. Tu tā kā dedz tajā pirmajā mīlestībā, un īsmā tā ir, kad pirmā mīlestībā mēs esam traki un mums nekas neinteresē. Un mēs esam gatavi vien paši iet. Un tad es atceros, tad vēl ir tādas 2 lietas, kas ir īstenībā būtisks. Viens ir tas, ko mēs abi ar vīru darījām, ir, ka mēs abi arī gavējām. Mēs gavējām vienreiz nedēļā. Tas ir pilnīgi brīva izvēle, kā tu to dari. Bet tad, kad es jau sapratu, kad man vajag kaut ko, man gribas, un kad es... Cik gadi aptuveni pagāja? Neatceries? Gan jau kaut kādi 3 vai 2 varbūt pagāja. Es neatceros. Jā. Tagad jau man tas viss liekas kā viens tāds... Zini, kā ir, kad tu sasniedz to, ko tu esi gribējis, tu aizmirsti, un tev vienalga, kas bija pirms tam. Vai ne? Tu jau jaunā līmenī. Tu esi citā līmenī. Tu esi tā kā, tev satrauc šodienas līmeņa problēmas un šodienas līmeņa grūtības, un... Tas, kad... Kas bija jautājums? Par tu. Vai tev bija nosodījums, ka tu... Maldi, jā. Maldi viņa nāk, sabiedrības nosodījums ir, ārsta nosodījums ir, sievietēm, runājot par sievietēm. Vīriešiem viņiem arī ir šis te, kad esmu dzirdējis, ka vīriešiem esot grūtāk, jo viņiem ir, viņu
ķermenis nav Jā. paredzēts Vajadzība. vienatnībai. Viņiem ir vajadzības, un sievietēm arī ir vajadzības. Un, protams, kad ir visādi, ir dakteri, kas tā kā saka, tā kā tev ir laiks. Bet reāli. Ka tas nav labi veselībai, un vēl visu kaut kādu tādu dīvainu komentāru. Un, protams, ka, ja mēs esam garīgi tā kā neizauguši un nestabili, tad mūs tas viss ļoti ietekmē. Ļoti ietekmē. Bet man patīk vispār tā doma. Nē, cilvēks, viņš nevar tā kā nomierināties. Viņš nevar iet balansā. Saprot, ka viņš ieņem to savu ceļu, ka viņam vajag, tad viņam vajag, un viņš nevar. Ir droši vien, vispareizākais droši vien viedoklis ir tas, ka mums jāklausa savām autoritātēm. Viņas mūs tā kā nomierinās. Es atceros šīs te sarunas ar saviem mācītājiem par to, kad nomierinies, kur tu skrieni un kas tad tev tad būs. Un, kad īstenībā tas ir tāds traks periods. Tas ir reāli traks periods. Bet tas ir tā kā uz jebkuru problēmu. Mums ir Dieva vārds, mums saka, ka ieiet mierā. Gaidīšana ir tā grūtākā. Viņa ir grūta un īstenībā reizēm mēs viņu tā kā pārvērtējam. Un tas ir tas, ko tu arī teici par to, ka mums liekas, ka tad, kad mums būs šis otrs cilvēks, ka mums vairs viss, mēs tur peldēsim šokolādē vai ne un tam līdzīgi. Bet tas jau īstenībā tā nenotiek. Jo pēc tam daudz cilvēku atzīst, cik esmu liecības redzējis par to, ka tu tikai tad ieraugi, cik tu esi nepilnvērtīgs. Un tad tieši tev vēl vairāk kompleks. Es tur neesmu tāds, es tur neesmu romantisks, es tur neesmu vēl kaut kāds. Un es tikai domāju, ka es darīšu visu, ko es esmu tad realitātē, jā. Un es izrādās, ka mums bija tāds smieklīgs moments par to, par ģērbšanās stilu. Jā. Ka, piemēram, viņš vēl nebija mans vīrs, bet mēs satikāmies un mēs kaut ko runājam par to. Viņš saka, ka man nepatīk, ka tu velc tādus vārkus, piemēram. Viņam nepatīk, ka es kaut kā krāsojos, kaut kādas tur īpašas kaut kādas. Kad jautājums, vai tu vari pieņemt otru cilvēku korekcijas, ja viņam nepatīk. Piemēram, kaut kādas, tās tādas it kā sīkuma lietas īstenībā, vai ne? Un tad, kad mēs esam vieni šajā gaidīšanas periodā, esmu ļoti daudz meitenes redzējis. Viņām var aiziet tā kā fāzes, kā tu teici par to, ka man lūpas pamazu. Man kaut kas ar uz acīm jādara, viņas nav tādas. Un sāk koriģēt sevi jau bez mazliet plastiskā līmenī, tur visādi permanenti un visādas tādas lietas. Un reizēm mēs skatāmies, vai stils kļūst tāds omīgs. Jā. Vai viņš paliek tieši pretēji tāds, tā kā tu biji tur 12. klasē. Tas ir ļoti, starp citu, klasisks. Kad skolas laika apģērbs stils mums bieži vien saglabājās. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam tajā laikā skolā jutušies neatkarīgi, labi, kad mums ir bijis. Tas ir tajā gadījumā, ja tas tā ir bijis. Un esmu daudz redzējis tādus, kuriem ir jau 70, bet izskatās, ka viņiem pēc ģērbšanās stila vēl ir 18. Un ir reizēm diezgan, kad ilgstoši meitene nevar satikt sev vīru. Tāpēc, kad viņas šis te fokus ir kaut kādā ziņā nepareizs, viņš ir, ka mēs ļaujam sev augt savās kaut kādās niansēs. Ka mūsu stils paliek, vai kā mums bija jaunībā, bet mums jau 20 gadu starpība. Vai mēs tieši otrādi mēs kļūstam tādiem steigām, tādos svārkos garos. Vīriešiem nepiesaiž šīs lietas. Ka mēs neejam līdzi laikam. Jā. Vai mēs sākam atkailināties, jo mums liekas, ka neviens man nepievērš uzmanību. Tie ir visi tie meli. Tie ir visi maldi, ka man nav šodien attiecības, jo esmu kaut kādā jautājumā nepievilcīgs. Man ir kaut kur defekts. Jā, kad es ārēji varētu, ko mēs varam visātrāk uzlabot ārēji. Vai uzkrāsojam kaut ko, sataisam, nogriežam, izkrāsojam, un mums būs. Un mēs piesaistam uzmanību, uzreiz man ir komentāri, komplimenti, man uzreiz tur, kā tu šodien. Bet īstenībā mēs aizšājam atkal garām, ka mums patiesībā jābūt ir laikmetīgiem, mums ir jābūt atbilstoši savam vecumam, un tie maldi, viņi var... Ja mums nav patiesībā tas visbiežāk ir tad, kad mēs arī neesam tādā draudzes kontekstā, tajā schēmā. Jo, ja mums ir attiecības un mēs klausamies, ko mums pateiks mūsu garīgais līderis, viņš pateiks, ka, tas tā kā nav ok, staigāt ar ten ir par visiem, to, ja tu neesi centrēts vai ne, kaut kur iesakņojies tajā pašā Dievu vārdā, tajā pašā draudzē, vai ne, tad tu saklausies kaut ko un tu pēkšņi to labo. Un tāpēc arī, pieskaroties šiem teņu ģērbšanās stilam arī būtu uzmanīgi, vai ka tu sāc sev pārāk daudz kaut ko labot, jo tad, kad man Dievs pateica, ka tu patiesībā nemīli sevi, man arī tas bija viens, ka es saprotu, ka tas nav tikai,
piemēram, tur man varbūt pat ārējais to neskatījos, tas bija tas galvenais uz iekšēji, vai ne, kas man vajadzēja salabot un saprast, kā mīlēt sev, bet arī šajā laikā, kad bija kaut kur es nevarēju paskatīties uz savu ķermeni, vai ne, kur man likās, ka es tikai kritizēju, un lai es nekritizētu sev, es vienkārši neskatījos spoguli un jutos veselīgi, vienkārši. Protams, visam ir tādas galējības, vai ne? Nefotografēties, bet šajā sagatavošanās posmā būt tā kā veselīgā skatījumā uz sevi. Atkal, protams, ja tev ir liekais svars, kaut ko jau dari tagad, vai ne, neturpina kritizēt, tādas maziņas solīšas, un kad es arī vienkārši pieaugu tajā mīlestībā pret sevi, tur nekrāsot, tur visu kaut ko ķiņķēt, vai tur netuvēt, vai ne? Nu, principā, man patīk dabiski, lai es dabiski jūtos atkal skaisti un simpātiski tādi, kāda es esmu. Un paliec arī savā vidē, vai ne? Jā. Jo viens no momentiem, ko vēl mēdz darīt, ir tā kā atdalīties no vides. Jo redzi, draudzē tur visi ir precēti, visiem ir savs stils, tur viens tāds. Un īstenībā velns reāli izmanto to vājāko vietu. Un tad cilvēki sāk tā kā iziet no draudzes pamazām. Viņiem atrodas kaut kāds pulciņš, tur kaut kāds vēl. Jā, un tad tu pavisam aizēji no ceļa. Un beigās tu vispār pat no Dieva aizēji, projām, ka tu esi īsumā vīlies Dievā, jo Dievs tev nav atvedis tavu princi. Vēl viena interesanta lieta, ko es atcerējos, kas man es to ļoti pamanu, kad ir tādi cilvēki, kuri ir draudzē, bet viņi tā kā aug paši. Un es to esmu vienmēr saukus, un es to nosaucu par to, kad ir tā kā, Liepājā var to redzēt, kad izbrauc ārā, kad ir lauks, tur viens koks aug. Un tad es saņēmu tādu atklāsmi patiesībā par augiem, par to, kad viena prieda, ja viņa aug lauka vidū, kas ar viņu notiek? Teiks tā, ir divu veidu koki. Ir, kur viens aug un kur aug kopā. Un tā kā tur, kur aug kopā, uz ko viņi tiecās? Viņi visi tiecās uz gaismu, un viņi visi tik tuvu aug, ka viņiem, lai dabūtu gaismu, viņi aug uz augšu. Un tad, kad viens auga laukā, viņam viss ir gana, un viņš sāk augt uz sāniem. Un viņš sāk augt ir tās saucamās cūkupriedzes, un ko es sapratu, kas ir atklāsmes atslēga, ir tajā, ka cūkupriedi nevar izmantot būvniecībā. Bet mēs esam radīti kā lietas koki, kā būvmateriāls. Mēs esam, tā kā Dieva darbam, gan kā akmeņi, gan kā koki, mēs esam būvmateriāls, lai būvētu namu. Kādreiz namu, labi, ir divu veidu nams, kā tu varēji kādreiz būvēt no akmens, ja, vai, māls arī vēl it kā, un no koka. Koka materiālam, lai viņš būtu lietojams būvniecībā, ir jābūt taisnam. Un viss šķībais, viņu tu nekur nevar izmantot. Viņu pat nevar nozāģēt. Saprotu, tu no viņu pat vaļā nevar tikt. Kas sanāk, kad viņš ir tik nederīgs. Viņš ir dekors. Un arī draudzē cilvēki, un tas bieži vien var notikt šajās iekrīti, gaidi savas laulības un savu super labo dzīvi, ka tu sāc augt pa savam. Tev izveidojas tāds savs stils, kur neviens tev nevar pielāgoties. Un būvniecībā, saprot, kad iet šie baļķi, un tevi nevar ielikt. Tu nekam nevar pielāgoties. Nav tāds vīrs, kurš varētu tev blakus pieslēties. Tāpēc, ka tu esi pārāk specifisks. Un tāpēc arī ir tāda joka par to, kad kā puiši draudzēs izvēlās meitenes, ir tāds nostājas visi rindā, un tur tā kā drosmīga, tur tāda pazemīga. Un tad puiši izvēlās. Un tad tur, kur ir tās valdonīga sieviete vai pakļāvīga, tad šīs te valdonīgās nekad neizvēlās. Viņi izvēlās tādas, kas ir, ar kurām var kaut ko tā kā sabīdīt. Un tāpēc, tad, kad mēs reizēm izaugam, piemēram, kā sieviete tur līdz, pravietei, mācītājai, tur apustulei, viņai būs ļoti grūti atrast cilvēku, kas ir ļoti līdzīgs viņai. Atzīst to, kad šīs te sievietes, kuras ir priekšā, kuras vada, puiši nekad negrib. Viņai uzreiz automātiski redz, ka tā latiņa ir tik augsta, ka viņi vispār neaizsniegs tevi nekad. Ka tu esi tur. Mums tur mans vīrs arī sacīja, ka tad, kad viņš meklēja savu sievu, ka viņš teica, slavēšanas līderi. Nebūs uzreiz. Kaut arī viņš pats, viņam pašam ir tas, iekšā kodols, lai viņš augtu. Potenciāls viņam bija milzīgs. Viņš atklājās vienkārši laulībā. Tāpēc, ka laulībā ir arī plusi ļoti lieli. Laulības pluss ir tas, kad ir tāds, dzīvnieku pasaulē ir tāds princips, kas ir arī, es uzskatu, laulības princips, kad, ja tu gribi tā kā iet tālu, tad ej viens, tu aizies tālu.
Bet, ja tu gribi tā kā iet, kopā, tad tu aiziesi tā kā, nepreizāk visu, ko tu ātri ir tālu, ja, un kopā vienkārši jūs varat ilgāk iet. Kas sanāk, kad viens viņam, lai viņš aiziet kaut kur, viņam jāskrien, jābūt ātram, ja. Viņš var viens ātri sasniegt savas karjeras virsū, un viņš ātri tur neviens viņam netraucē, viņš tur ķerbās kā grib, runā kā grib, sazinās ar ko grib, strādā kur grib, un viņš viens sasniedz ļoti ātri savas karjeras kāpnes. Bet tad, kad tu esi kopā, patiesībā dzīvnieku pasauli parāda, kad tuksnesī tikai izdzīvotie, kas ir kopā. Jo vienam ir jābūt ātram kājām, lai aizbēgtu no sava ienaidnieka. Tad kā viens aizies tā kā ātrāk, bet jūs barā aiziesiet tālāk. Tāpēc, kad jūs esat aizsargāti, jūs varat ilgi iet kopā. Laulībā iet drošībā. Tur tev jāskrien. Tieši tā. Šī ir tēma, ko pēc tam varbūt ar to mēs varam noslēgt, bet tieši par kalpošanu un par to, kā tev būt tajā vidē, jo tas tev arī tiešām veido un pilnveido kā cilvēki, jau atkal draudzē. Bet tam, ka es gribēju varbūt šobrīd atkal pieskarties tām punktiem par to, kā mēs veidojamies arī kā cilvēki, ļoti svarīgi ir atkal būt pacietīgiem un gaidīt. Jo arī ir Salamana pamācībā 3. nodaļā 5. un 6. pants paļaujies uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz savu prātu gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenas tavas tēkas. Un tas ir arī svarīgi, kad visā šajā gaidīšanas posmā, viens ir tas, ko mēs mīnam sārakstu arī, vai ne, bet pāri visam atkal saprast, ka Dievs ir atkal tāds, pilnīgs, viņā ir pilnība, ne? Un mēs, protams, varam izdarīt savas izvēles, un mums ir savas rīcības, un mums var būt kādas kļūdas, jo mēs ejam ar savu domāšanu, bet visā šajā izvēlē tomēr ļaut atkal Dievam darboties, turpināt lūgt vai ne, skatīties, lai viņš mūs māca un par šo īsto cilvēku, manuprāt, ka nelikt tik lielu tādu fokusu. Pareizais fokus ir tomēr tādu, veidot to savu ikdienu, dzīvot, izkopt attiecības ar Dievu, ko es šobrīd praktizēju un kas jau man ir tāda disciplīna. Celties no rīta, es esmu vienkārši rīta cilvēks, es pieceļos un lasu Dievu vārdu, lūdzu, un ka tas jau man ir tāds paķies, ir kādas emocionāli grūtākas dienas, vai ne, es esmu tāpatās, es zinu, ka tas ir man tāpat kā brokastis vai kāda maltīte, ko es negribu izlaist, ka es vienkārši turpinu, un ka tā ir tāda lieta, kuras veidoja attiecības atkal ar Dievu. Un kad arī ikdienā, ka es tāpat kalpoju, vai ne, kad es kalpoju jauniešu kalpošanās, esmu palīgs, piemēram, draudzē, mācītājiem, un ir šīs sfēras, kuras atkal sakņojos darbā vai ko, kad es izdaru savas lietas, veidoju savu ikdienu, vai ne, un tāpat šos attiecības, tas ir tāds, es lūdzu par to, un es ceru, un man ir pravietojumi par to, un tā ir man ticība, kas arī palīdz tā kā saglabāt, koncentrēties uz Dievu, jo viņš zina labāk atkal. Un to, ko man kāda māsa arī teica, tu jau gribi, lai tas otrs cilvēks tev atbilst, vai ne? Ka viņš arī ir kalpotājs. Ja tu esi kalpotājs, tad arī tas otrs ir kalpotājs. Un tāpēc tā uzticība un atkal šī gaidīšana pareizā nozīmē un dzīvot jau savu dzīvi šobrīd, nevis domāt, ka tu dzīvos savu dzīvi tikai tad, kad tev būs otrs cilvēks. Un arī tāds vēl viena rakstu vieta, ko es gribētu par to, kad lai mums ir gudrība izvēlēties pareizo cilvēku, ir tas, ko tu laikam minēji tas nebija par to, bet 2. Korintiešiem 6:14 ir nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgajiem, jo kāda daļa ir taisnība, ir netaisnība. Kas ir gaismai kopējs ar tumsību. Un šis ir obligāts. Es piekrītu. Šis ir obligāts punkts, jo ir svarīgi, ka jums ir garīga sadarbība. Šī saskaņa, lai attiecības atkal nebūtu balstītas uz emocijām, bet atkal uz šo garīgo punktu. Un es varu padalīties ar to, kad arī šajā gaidīšanas posmā, protams,
man tika, tā teikt, bija šāda iespēja, tā teikt, sapazīties ar kādu cilvēku, vai ne, kurš, protams, it kā nav kristietis, un tev it kā viņš, nu, kad ir arī īstenībā es teikšu, ka tas ir tādas pagātnes lietas, kas tev, ko Sātans ik pa laikam mēģinās tev triggerēt, ja tev, ja es pirms tam nebija ar Dievu, vai ne, un kad bija tajā posmā, kad es gāju uz šo kad es nožēloju grēkus un sapratu, visas sākšu dzīvot ar Dievu, vai ne, ka tad jau man bija tāds kaut kāds puisis, ne, kas atkal pievērš uzmanību, ok, mēs tur iepazīstamies, viņam saka, es iešu mācīties uz Baltijas kalpošanas skolu. Viss kārtībā. Vai es neesmu pret. Jā, pēc laika jau tāds, kāpēc tev jāiet uz to skolu? Ko tev tas tajā dzīvē darīs? Ko tev tas izmainīs? Un zin kā, un tad ir tāds, Ir tie sarkanie karogi, vai ne? Tāds, jā. Bet signāls, ka kaut kas nav rītīgi. Un tad atkal ir tāds posms, jā, kad arī kaut kad pirms kādu laiku, kad ir tāds, ka tev atkal tiek piespēlēt šādi iespēja un skatīt, nu, kā tu rīkosies, vai tu kaut kādas emocijas sajūtas liks augstāk par to, nu, kāda ir Dieva principi, un tāpēc es pilnīgi saprotu, ka nevajag pat, ja ir emocijas, vai to šķiet, ka tas ir tas posms, kad, jā, varbūt šis cilvēks, ko tev Dievs ir paredzējis, ticiet man, Dievs tev ir paredzējis tādu garīgu tādu virzienu, lai tu vari iet ar cilvēku tiešām vienā mērķī, jo cilvēks, kas nav kristietis, viņš tev nesapratīs. Dvēseliski, tā, ka viņš... Tas tikai līdz kāzām, vai ne? Nu jā, mēs kā tu visu zinām jau, vai ne? Bet tad, kad realitāte ir tāds... Jā, un es zinu, ka arī ir draudzes, diemžēl vairāk laikam no meiteņu puses, kurš satiek puisi, vai ne, un kurš nav kristietis, un it kā šķiet, ka sākotnēji viss kārtībā, viņš jau man neliek pamest draudzes, bet arī jūs kā mācītājiem, nu tāds, ka to mēs arī dzirdam, vai ne, apkārt šīs situācijas, un kad, diemžēl arī, kad ir tādas situācijas, un kad tu saproti, nu nevienmēr tas tā labi. Jā. Nevienmēr. Nu, labi. Es esmu dzirdējusi... viens rets gadījums. Jā. Gandrīz viens gadījums vesels. Starp citu, jā, mūsu praksē ir bijusi pieredze par to, kad ir starp citu rakstvieta, vai ne, kad kāpēc tu domā, ka tu viņu atgriezīs? Meita, tas kaut kā arī ir runāts uz sievietēm. Un es dzirdēju vienās mācībās, kur mācītāji pāris, kur jau 30 gadus kalpo draudzē, ka viņi sacīja, ka viņu pieredzē 30 gadus, cik viņi ir redzējuši šos te pārus, kur, ticīgi meitene sastop kādu neticīgu puisi, un kad viņi saka, ka viss būs kārtībā, un viņš nav pret. Šis te apzīmējums, viņš nav pret, ir ļoti slidens, tas tāds puņķīts, ko tev nomet zem kājām, banānu mīza. Viņa nestrādā, vienkārši viņš nav pret šodien, pirms kāzām. Viņš nav pret. Un viņi teica tā, ka 30 gadu pieredzē viņi nav redzējuši pilnīgi nevienu gadījumu. Veiksmīgu gadījumu nav bijis. Un kāpēc mēs tik ļoti sevi gribam tā kā apmānīt paši sevi? Un kur ir šī tāda problēma? Problēma ir tā, ka, ja mēs, piemēram, neievērojam, ko tu saki, kad mēs nestrādājam ar sevi, mēs neattīstamies, mēs neaugam Dievā, tad mēs vienkārši tā kā sevi apzogam, jo mēs dabūsim atstrādāt to visu 2 reizes ātrāk un sāpīgāk. Tāpēc labāk ir, kamēr tu vēl esi jauns kristietis, kamēr tu vēl esi tajā vecumā, kad tev ir daudz vairāk laika, jo tad, kad parādās ģimene, bērni, tad, ticiet man, tad, kad tev ir bērns, tagad arī iznāca viens video, kur Vladam Savčukam, kur viņa bērnam ir 1 gads, viņš pateica savu tādu secinājumu, ko nozīmē būt tēvam. Viņa arī gaidīja 14 gadus mazulu, viņiem nebija, viņa kā mācītāja. Un viņš arī teica, ka tagad, kad man ir mazulis, es nevaru vairs vienkārši brīvi tur, kāds pasauc hopsā, es skrienu, davai braucam uz turieni, es braucu. Viņš saka, nē, es pat savu lūkšanu grafiku pielāgoju savu bērnu miega režīmam. Un es naktīs arī nevaru gulēt, un es vairs nesaņemu to, ko es biju pieredzis. Un tomēr, atzīst vai nē, bet pirms laulībām mums ir daudz vairāk laika. Jo tad fokus ir uz mūsu vajadzībām. Izņemot kaut kādus specifiskus gadījumus, kad es, piemēram, aprūpēju savus vecākus, vai, kas ir tādi nestandarta gadījumi. Bet tad, kamēr esmu students, kamēr man ir tur brīvs visa diena, es tikai mācos, kad, ja es nestrādāju pie savu garīgā cilvēku, tad pēc tam
un tā kā pievilkt klāt laulībā, šo te kompensēt būs ļoti smagi. Tas visdrīzāk, kā es saku, kā šie mācītāji teica, 30 gadu laikā viņi nav redzējuši nevienu pozitīvu piemēru. Cilvēks aiziet no draudzes, un kā mans vīrs saka, kad pēc tādas neoficiālās statistikas, kad attiecību jautājums ir galvenais iemesls, kādēļ cilvēki vispār aiziet no draudzes, no Dieva. No Dieva. Kad attiecības, ka mēs kaut kā ļoti, cilvēks ir radīts, lai viņš būtu attiecībās, lai viņš būtu kopā ar citiem cilvēkiem. Dievs mūs ir radījis kā sociāls būtnes, un tas ir pirmais, kur mēs krītam. Tāpēc mūsu fokus, diemžēl, mēs gribam to otru cilvēku, mums vajag. Tā ir mūsu daba, mums to vajag. Un es atcerējos arī, ka tu dalījies par to piemēru, kas mums bija BSM, par šo līdzību, kad mums nolika krēslu, un tur uzkāpa virsū meitene, vai ne? Ticīga meitene, un puisis no lejas, tā kā viņu vilku. Neticīgais puisis lejā, vieglāk ir novilkt lejā, un uz augšu tu to neizdarīsi. Tu to nevar izdarīt, jo fizika un daba nestrādā uz to virzienu. Tad, kad bija puisis bija atkal šis ticīgais uzkāps uz krēslu un meitene, ka mēģināja novilkt, vai ne, kad arī tā ir. Starp citu ir statistika par laulību, bet tas ir tad, kad divi neticīgie satiekās. Divi neticīgie apprecās, kad statistika ir tāda, ja pirmais atgriežās vīrs, tad kaut kāda 80 līdz 90%, ka viņš pievilks sievu klāt uz ticību, atgriezīs viņu. Bet sievām bija ļoti mazs procents. Ja sievas pirmās atgriežās, tad tur bija kaut 30 vai 11. Ka Vīrs tā kā nepieslēsies sievai, tas ir nedabīgs process, kad vīrs pavelkās uz sievas idejām. Tāpēc, ka tomēr dievišķā teokrātija mums māca, kad vīrs ir, viņš vienmēr, ja vīrs ir neticīgs, tad, teiksim tā, tu pēc laika arī var pazust ļoti. Tas statistika ir graujoša šajā jautājumā. Sieva nevar pacelt vīru vienkārši. Vispār skatoties šo situāciju ir tā, ka es reizēm arī redzu, kad sievietes nespējot sagaidīt, parakstās uz kaut ko atkal. Uz šo te, ka viņas domā, ka viņas pievilks. Vai pievilks, arī, vai viņas vienkārši samierinās ar vīriešiem, kas nav garīgi atkal vienā līmenī ar viņiem, vai vispār nav ticīgi, bet ir tā miesas vēlme, tās sajūtas, ka grib kādu blakus, šis te nogurums. Labāk vismaz kaut kāds, nekā nekāds. Un man diemžēl skumji skatīties, bet kad cilvēkiem šīs prioritātes, ka viņi tomēr pirmo atmet dievišķo, vai ne, to dievgrību un padodās šīm miesas kārībām, tā kā, lai Dievs tiešām sargā katru vienu, kas klausās un dod spēku sagaidīt un lūgt un paļauties uz Dievu šo viņa vārdu un šo gribu, lai mēs nevelkam šo jūgu kopā. Jā, neticīgi. Un nenojūdzamies tieši tā. Un tāpēc tas tāds svarīgs tāda lieta, ko arī mūsdienās es diezgan daudz redzu, un tas tā žēl par to situāciju. Bet varbūt tāds pēdējais punkts, ko es gribētu pieķerties arī par to, kad tu jau lasīji šo rakstu vietu 1. Korintiešiem 7:34. Jā, tieši tā. Un kad šeit ir par kalpošanu, kad arī tiešām tāpat neprecētā un jauna rūpējas par tā kunga lietām, lai būtu svēta miesā un garā, bet precētā rūpējas par pasaules lietām, lai patiktu vīram. Un ten arī ir tāds, ka šis man tāds arī punkts, ka bija, lai būtu svēta miesā un garā, un tiešām to redz, kad liet šo prioritāti šajā laikā ar uz to lietu, un kad ko tu ar to gribi teikt? Lai tiešām izkop. Varbūt klausītāji nezinu, ko tu ar to domā, šo te svēta miesā. Pirmkārt, būtu šķīstai gaidīt. Tas ko nozīmē? Protams, atmest šīs netiklības vai kaut kādas lietas, kur tu saproti, tu esi gaidījis. Kad tu atdod savu ķermeni otram cilvēkam. Ka tu neatdod šo savu ķermeni otram cilvēkam. Atmet to, jā. Un attiecīgi arī kaut kādas šīs lietas, ko es apzinos, ka cilvēki cieši miesā un gaidot nodarbojās tik un tā ar kādu pašapmierināšanu, kad dziedināties un meklēt palīdzību, vai ne, un lai tu būtu tiešām šķīsts un sagatavotos otram partnerim. Un
un arī par šīm garīgajām lietām augtu tajā izpratnē, ka es esmu tiešām no tiem cilvēkiem, kas slēpst uzzināt vairāk un būt dziļāk Dievā, un man tas nāk tā dabiski, paldies Dievam, viņš man to tā ielicis tādas slēpes, tāpēc būt tādā vidē, būt draudzē, būt starp cilvēkiem, kalpotājiem, konferencēs, atkal mācīties. Jo man arī tā teica, lai arī cik tu daudz varētu uzzināt par Dievu, vienmēr būs vairāk, un to viennozīmīgi var redzēt. Bet jā, es arī šādajā vidē tāds sociāli aktīvs, iesaistīts kādās darbos, kalpošanās un norūdu savu raksturu, vai ne, arī kalpojot cieņā pret apkārtējiem, jo tā visa sadarbība, kas ir starp cilvēkiem, pēc tam atkal ir laulībā, vai ne, atkal, jo to, ko es dzirdu un klausos arī par to, ka laulība jau nav par to tikai, ka tu ņem, bieži vien tas ir tāds, par ko tu dod. Tā ir? Vai kā tas ir? Vai varbūt tikai par to, vai ko tikai tu dod? Nē, labi, tas tā nevar vienmēr būt, jā. Nu jā, un tā kā atkal atbrīvoties no kādām kaitīgām lietām, kas ir kontrols vai manipulācijas šīs lietām. Tas ir tik un tās par brīvību vai nav dziedināšana. Jā, tas arī zem visu to iet. Man patīk, man atnāca viena doma vienkārši, ko minēja par to, jo es zinu, ka pornogrāfija ir ļoti izplatīta lieta mūsdienās. Kad mūsu dzīve ir gandrīz visa telefonā un ekrānā, kad kristiešiem, es pat dzirdēju, man liekas, tavs mācītājs stāstīja par to, kad cik milzīga un biedējoša ir statistika, kad uz atbrīvošanu kalpošanām nāk cilvēki kristieši visa vecuma. Visa vecuma. No bērna līdz vecmāmiņai, kuriem ir šīs pornogrāfijas problēmas, masturbācija, sevis apmierināšana, kad patiesībā man viena tāda, kā saka, ķecerīgā doma par to, ka, ja, piemēram, tu esi kalpotājs un tu piedalies un palīdzi un arī audz šajā kalpošanā, tu vienkārši no malas redzi, cik ļoti tas grauj cilvēku dzīvi, ka tad tu vari vienkārši ņemt tā kā par tādu tipa bīstamības zīmi un pats to nedarīt, jo droši vien problēma ir tā, ka mēs neredzam sekas. Mēs esam tik ļoti varbūt pārņemti ar sevīm, ka mēs neredzam to, ko man dos, kad es tur pārgulēju. Un tad ir šie meli iet tālāk, vai ne? Kad, vienreiz, es jau tāpat esmu sagrēkojis. Tad jau ko tur vēl vairāk man tie grēki, vēl tie, un kad mēs ieplūstam tādā aizpeldam. Ka mēs nejūtam, ka mūsu grēki plusojās un Dievam viens grēks kā viss grēki un vispār viņam nav svarīgi, ja ir vienā kaut kur sagrēkojas, tad jau viss vai ne. Ka mēs tik ļoti ieejam šajā te apmānā iekšā, kad cik būtiski ir droši vien nest gaismā, ja mēs runājam par, tu runā par kalpošanu, es runāju par dziedināšanu. Bet viss tas iet tik ļoti kopā, kad, ja tu esi tajā vidē draudzē, kas ir aktīvi kalpotāji, tu redzi, kādas sekas būs tam. Un tāpēc arī kaut kādā ziņā plus, kad es, piemēram, izaugu ātri, tāpēc, kad es dzirdēju, ko mācītāji, ko viņi darīja un ar ko viņi saskārās, un cik ļoti viņi redzēja, kā cilvēki ar savām nepareizām rīcībām, nepareizām lēmumiem izārt savas dzīves. Jā, kuras, tu pamani, tu ieklausies, tu vērsi uzmanību atkal. Bet tad, kad mēs esam cilvēki draudzē, kas, piemēram, neiesaistās nekur, mēs nevaram redzēt, kā beigsies mans grēks. Draudzes vadītāji, viņi ļoti labi to redz. Viņi jau redz, kā pirmais signāls, tu tur izdomāji pastrādāt ārzemēs, hopsā, laulībā būs tulīt krīze, jo tu vairāk to darīsi. Tu kā to dari, kā labāk, lai būtu, bet īstenībā, kas Dievam ir svarīgāk, tu kā būtu, lai ģimenes nošķirts vai atkal kopēs. Un tā ir uz šiem te vienīšiem arī, kas ir tie neprecētie, ka viņiem parasti uztais pasākumu, lai viņi sanāktu un satiktos un beidzot tā kā nomest, viņiem kauns. Jā, viņi skatās uz to. Ko es tur tagad izcelšos? Kādam bieži vien. Tas ir kā smieklīgi, bet tie ir visnepopulārākās satikšanās ir starp neticīgajiem, kuri grib apprecēties. Jā, šeit varbūt šis ir īstais laiks, ka mums ir arī tāda ideja. Viņa ir vienmēr bijusi, bet redz, kur ir tā problēma. Man patīk. Pitaikani, ja, viņiem ir, tas ir krievu valodā, bet viņi ir uztaisījuši aplikāciju, kur satiekās nevis neticīgie, bet neprecētie, kur var reģistrēties neprecēti, ticīgi cilvēki. Un viņi izvērtē katru dalībnieku, lai pievienot tajā aplikācijā. Cik es tā saprastu, nesen redzēju tādu viņiem reklāmu.
Jā, jo tu vari saukties par kristieti, bet tā dzīve vispār neparāda. Un ka tavi mērķi tur neatbalsta, kad realitāte tavs sirds nav un cik pie Dieva vispār piesaistīs. Bet tur ir krievlodīgs, tas saturs ir krievu valodā. Bet tas ir, kāpēc es to saku? Aplikācija patīk neprecētajiem. Bet tad, kad ir taisīts pasākums, lai atnāk visi, kur grib precēties, viņi neatnāk. Viņi dzīvo savās kaut kādos trūkumos. Bailēs, šajās šaubās. Varētu padomāt, ko mani ieraudzīs. Paceļat roku, kuri grib precēties. Ārprāts, tu gribi redzēt? Šodien nē. Bet šī ir tā ideja par to, ka, ja pirmais pasākums mums ir sieviešu konferences, man bija ideja, ka varbūt ir jāuztais tāds tieši neprecēto Galvenais, lai nesnāk, kad atnāk meitenes tikai. Jā, redz, kur ir tā problēma. Meitenes sāciet jau runāt ar kungiem, kungi, kas skatāties. Lūdzaties par puišiem, par saviem vīriem. Teiksim, lai viņi atnāk, piesakās. Gavējat par saviem vīriem, lai viņi ierastos šo pasākumu. Jā, ja šī ideja ir amen, lūdzu atrakstiet mums, lai mums ir tiešām apstiprinājums, ka to vajag darīt un kad mēs sākam plānot. Atnāks, apsolat, ka jūs nāksiet. Ja jūs nāksiet, mēs apsolam uzrīkot. Un to darīt tā kvalitatīvi, lai nav sarežģīti. Nē, lai tas iznāk. Jā, ja cilvēki rakstītu, ka vajag, tad mēs taisītu, jo Liepājā ļoti sen nav bijis. Es zinu, ka mans vīrs ir iestājies par to kādreiz, ka viņi bija taisījuši, bet cilvēki neieradās. Varbūt ir pagājušas 15 gadu. Ir pagājuši 15 gadi, ka varētu atkal mēģināt. Tā kā mēs pagājušajā reiz runājām par to, ka Dievam savs plāns, kur reizēm vajag 38 gadu, vai ne? Tā kā varbūt šis arī ir, kad nomiruši tie bailīgie. Tā paudze, jā, kad tagad ir drosmīgāk un ka varētu uzrīkot. Vairs nevar izturēt. Jā, un tas nebūtu tikai jaunākiem, tieši tādiem jau. Tātad no 18? Tiešām. Cik tu gribēji? No 22, man liekas, jā. Nē, redzi, es pateikšu tagad vienu niansi. Uz savām kļūdām mācoties ar savu traumu. Tātad es satiku savu vīru, kad man bija 33. Es viņu varbūt varēju satikt, ka man bija 30. Es atgriezos un bija 29. Jo tāpēc, ka šis laiks, labi, man ir tāda versija, kad 18 gadnieki, lai viņi nepaspētu sabojāt savus papīrus. Labāk, lai viņi satiekās 18 gados. Labi. Mēs apspriedīsim šo tēmu. Galvenais ir jautājums. Bet tur jau, ja ierodās 18 gadnieki, ir 18, kāpēc nē? Tad jā, bet vairāk mēs koncentrētos uz tiem, kam ir... Vecums? No 30 Man ir 30. Tātad no 30, Laura? Nē, no 24 līdz tad jau redzēs, cik pieteiks. Es domāju, ka arī viņiem būtu ka viņi netērētu laiku, jo tagad, tomēr laiks ļoti ātri iet, un mums gadžeti piedāvā ļoti daudz visādas labas lietiņas, un ka cilvēki grib pamēģināt vēl mazliet tur pa šitos te visus tur uzpīpēt un aiziet uz kādu klubiņu un tam līdzīgi, lai viņi labāk to dara, kad ir draudzes vidē 18+. Labi, lai tas ir Dieva prāts, taisīsim no 18+, bet joprojām gaidam, jā, tāda. Kad tu to domā? Tad izsludināji. Šobrīd mēs to nedomāsim. Labi, šobrīd mēs vēl par to nedomāsim. Cik komentāriem ir jābūt pozitīviem, lai mēs aktivizētu šo tēmu pacelt vēlreiz? Nē, man tāpat sirdī ir to taisīt, bet es tiešām gaidu, ka būs atsaucības. Padalījos ar draudzeni no Jelgavas. Viņa teica, davai. Bet notiks Liepājā. Tu zini, ka galvaspilsēta Latvijā ir Liepāja. Kultūras galvaspilsēta 2027 Liepāja un tātad kristīgo... Līdz 7. gadam mēs sagatavosimies. Gan jau. Christian dates. Mums vēl ir kur augt, tā kā... Pierunāt cilvēks. Satikt jau māsas un brāļus, paprastīt, jau tu esi single vai atkal kāds tev mērķis, un veidot jau sarakstu šobrīd. Labi. Lai vai kā, mēs ceram, ka šī saruna jums bija par svētību un paņemsiet kādus punktus vai ne par to, kur
kā sagatavoties un lai pāri visam ir Dieva vadība, turpināt lūgt un stāvēt ticībā, ka Dieva plāns ir augstāks, labāks nekā jūsējais. Un piedodiet. Tā kā ticiet uz to kungu, neapšaubiet sevi un pieaudziet tiešām identitāti. Ticībā un tiekties, vai ne? Tiecieties uz debesu savu valstības lietām, tad pārējais tiks piemests. Tā kā, ja tev vieniem piemetās vīrs, viņš tiek piemests, vai piemetās sieva, tad tas ir no Dieva piemests. Tas ir no Dieva, jā, tā kā svētības.